Sveicināti podkāstam, trešajā epizodē. Un tad šodien pie manis ciemos ir fizioterapeits Leons. Uzvārdu man būtu ļoti grūti izrunāt. Varbūt tad jūs varat pastāstīt, kā jūs nonācāt līdz fizioterapijai un kāpēc tieši tik specifiskā mūcēžokļu rajona? Jā, tad es kā fizioterapeits strādāju jau 5 gadus, un man tā kā sieva ir pašam zobārsts arī. Man vienmēr bija bišķiņa interese par to sēžokļu locītavu, un arī tad, kad zobārstiem 4. kursā ir fakultatīvais priekšmets par fizioterapiju zobārstniecībā, es arī biju noklausījies daļu tur no materiāliem, no lekcijām un no viss tā. Un tad man tas tā kā vienmēr bija kaut kur šeit fonā par to visu žokļu fizioterapiju, bet reāli, kamēr nav darbs stomatoloģijas institūtā, tikmēr tā pacientu plūsma ar žokļu pacientiem nav pietiekami liela, lai kaut kā to visu padarīt tādu loģisku. Un tad vienkārši vienā brīdī stomatoloģijas institūta viena no fizioterapeitēm, Anna, izdomāja aiziet dekrētā. Es izturēju konkursu, un tad mani Anna ar Eviju Feikneri, šobrīd Feikneru, tobrīd Černovu apmācīja, un tad tā es arī sāku visu to ņemšanos ar žokļu fizioterapiju. Tas nozīmē, ka vēl papildus fizioterapijai vajag iziet vēl kaut kādas mācības, vai tas ir kā studijas, ne studijas, bet kā kursi kaut kādi papildus, vai kā tas izpildās? Pa lielam ir tā, ka fizioterapeits Latvijā neapmāca vispār neko darīt ar žokļu locītavu. Tā kā mums pastāsta anatomijā, ka tāda ir, un viss ar to mums arī beidzās, visi jau ar žokļu locītavu. Un tad, jā, principā ir jābraukā pa kaut kādiem papildus kursiem, vai arī jātiek uz foršu mentorēšanu, kā bija manā gadījumā, ka man tā kā aiz rociņas izvadīja, parādīja, šitā var mērīt, ar šito mēs mēram, un plus arī tas, ka bija atgriezniskā saikne gan no fizioterapeitiem, gan arī no miofunkcionāliem terapeitiem paralēli visu laiku. Tas bija baigi forši. Tad varbūt jūs varat pastāstīt, kā izskatās jūsu tāda tipiska ikdiena un kā varbūt viņi atšķirās no kaut kādas klasiskas fizioterapijas, vai tomēr tas ir līdzīgs? Viņi atšķirās diezgan lielā mērā ar to, ka ir daudz šaurāks pacientu loks. Es sākotnēji, kad biju sācis strādāt, biju strādājis ar visu veidu pacientiem, bet tagad es pārgāju tīri uz žokļu fizioterapijas pacientiem, kur galvenokārt pacienti nāk ar sūdzībām par sāpēm žoklī, par klikšķiem žoklī, par galvas sāpēm, kas ir saistīts ar žokli, par kakla sāpēm, kas ir saistīts ar žokli, par kaut kādām simptomātikām, kas ir ar sakodienu specifiski, ka, piemēram, pacients jūt, ka viņam tas sakodiens, kas viņam šobrīd ir, viņam vairs nav ērti tādā sakodienā vai arī kaut kas tāds. Un tad, principā, es dienā man ir vidēji kaut kur no 10 līdz 14, 16 pacientiem dienā man ir aptuveni tā. Pārsvarā visi nāk ar kaut kādu temporomandibuloru locītavu, tā kā sāpēm vai kaut kādu disfunkciju, vai arī pārsvarā bieži ortodonts pēc ārstēšanas nosūta? Ļoti dažādi. Šajā ziņā ir ļoti dažādi, jo, piemēram, man ir arī diezgan daudz sanācis dabūt gan sakarus, gan arī pacientus saistībā ar reiboņiem, kas arī skaitās tā kā orofaciālais, kraniofaciālais reģions, ka viss, kas ir saistīts ar kaklu uz augšu, jebkurā situācijā, kad man ir neirologi, kas nosūta, kad nesaprot, kas notiek, piemēram, pie trīzara nerva neiralģijām, man ir neirologi, kas nosūta pie manis, tad, kad pacientam ir ilgstoši reiboņi, kaut kādas problēmas ar vestibulāriem aparātiem, bet tajā pašā laikā ir arī sēžžokļu ķirurģija, ortodonti un protēzisti, kas sūta gan pirms ārstēšanas, lai, piemēram, novērstu kaut kādus klikšķus, kaut kādas klemmes, kaut kādu diskomfortu, vai arī tieši otrādi ārstēšanas laikā vai pēc ārstēšanās, lai kaut ko čekotu. Ir arī daļa, piemēram, ortodonti, kas sūta tīri bruksisma profilaksē. Tādu pacientu kategorija arī pastāv, kur vairāk ir tāds izglītojošs darbs. Ne tik daudz pat varbūt tāds manuāls un terapeitisks. Bet izglītojuši tas nozīmē, ka pacientu informēt par to, ka viņš varētu to žoklīt relaksēt vai kaut tāds? Tas ir tāds, principā, tāds žokļu veselības tāds pamats, tāds droši vien galvenais, ko būtu vērts visvairāk. Ja kāds skatās šito podcastu un domā, ko atcerēties no visa šitā, tad droši vien šis teikums tagad ir vissvarīgākais. Ka miera stāvoklī starp zobiem vienmēr ir jābūt 2-3 mm spraugiem. Pa dienu starp zobiem nekad nevajadzētu būt nesaspiestiem zobiem, nesaspiestiem vaigiem, lūpām, mēlei, pildspalvai, nekam tur nav jābūt. Ja parādās, piemēram, kaut kāda simptomātika, es iesaku pacientiem arī no kožļiem atteikties.
Jo īslaicīgi uz to brīdi, kamēr ir simptomātika, vienkārši lai neprovocētu. Un tāpat arī iespēja robežās izvairīties no visādām piespiedu pozām, kas liek pacientiem ļoti tā nērti turēt žokli. Šis mans mīļākais, man ļoti patīk atbalstīt. Jā, un tas ir vissvarīgākais, ko mēs izglītošanas jomā arī darām. Un pacientiem ar tādu ļoti izteiktu bruksismu mēs varam arī sākt pētīt un skatīties procesu, kas ir saistīts ar miega problēmām. Jo nakts zobu, ja mēs runājam par bruksismu, viņi var sadalīt divās kategorijās. Ir zobu spiešana un ir zobu griešana. Zobu spiešana ir vairāk tāds psiholoģisks mehānisms, kā ķermenis kā kupē stresu, kā kupē trauksmi, ka mēs turam tos zobus kopā, vai arī kā mēs absorbējam dusmas un visu pārējo. Bet tajā pašā laikā ir zobu griešana, kas ir vairāk tāds fizioloģisks process. Zobu griešana bieži parādās, piemēram, pacientiem, kuriem ir ļoti izteikts atvilnis, jeb gers. Kad viņiem paceļās skābi uz augšu, viņiem paaugstinās skābes līmenis gan mutes domumā, gan kuņģī, un ķermenis mēģina to skābumu līmeni apslāpēt, un tādā veidā grib izdalīt vairāk iekals. Un vieglākais veids, kā izdalīt vairāk iekals, ir griežot zobus pa nakti. Un tāpat ir, piemēram, arī, kas sākumā tas šķiet ļoti kontraintuitīvi, bet patiesībā, ja to pavēro vairāk, tad to redz ļoti skaidri, ka pacienti, kuri krāc un pacienti, kuri elpo pa nakti caur muti, viņi arī ļoti stipri griež zobus. Un tad tipiskais jautājums no pacienta, kā jūs to iedomājaties, es guļu ar muti vaļā, kā es varu zobus griezt. Bet tur šitais ir arī diezgan labi jau izpētīts, ka arī mehānisms tas pats. Kad mēs elpojam caur muti vai krācam, mutes domums paliek savs, lai kompensētu sausu, mums atkal vajag iekals, un mēs atkal ko darām tieši tā, sākam griezt zobus. Un tad mēs sākam pētīt tos mehānismus, vai tur ir vairāk kaut kādas problēmas ar uzturu, kas stimulējās atvilnis, vai arī kas stimulējās tā elpošana, vai arī, piemēram, cilvēkiem, kas pārāk daudz lieto kofeīnu, īpaši dienas otrajā pusē, arī ļoti tipiski tas, ka viņi var riktīgi griezt zobus. Un tur ar to kofeīnu arī vispār ļoti interesanti. Viņam tur ir daudz visādi papildus efekti, kas ir saistīti ar žokļu locīto patiesībā. Piemēram? Kofeīns pirmkārt viņš stimulē principā vispār tādu muskuļu aktivitāti, līdz ar to cilvēkam ir principā vairāk tās pacelētas tonus. Un es, kad biju pie profesora Mikla Lotijas kursiem, viņi pateica vienu ļoti sarežģītu terminu. Es tagad nevarēšu viņu atcerēties, viņš ir tāds ļoti ortodontiem specifisks. Bet doma ir tajā, ka tas palielina to, cik jutīgi mūsu zobi ir pret sakodienu izmaiņām. Ka, piemēram, ja zobs pret zobu jūt izmaiņas, kaut kāda 50 nanometri normā vai mikrometri, tad pēc kofeīna tā robeža, ko sāk just, paliek daudz lielāka. Līdz ar to pacientam tā sakodiena sajūta paliek daudz nērtāka, un viņam arī parādās lielāka tendence tos zobus turēt kopā pa dienu. Un trešais arī, protams, ka ja pārdzerās to kofeīnu pa daudz vakarā, tad kofeīnam ir vajadzīgi diezgan daudz laika, lai viņš iziet ārā no ķermeņa un ķermenis sāktu funkcionēt normāli. Un tad tas arī var ietekmēt diezgan sliktu miega kvalitāti, ka, piemēram, mēs tur varam izdzert kafiju 4, aiziet gulēt 10, domāt, ka viss ir ok, bet pirmās tās 2-3 stundas tur vēl kofeīna līmenis stāv diezgan augsts, un tas neļauj normāli melatonīnam strādāt mūsu ķermenī. Tad nozīmē arī pacientiem, kuri dzēra vairāk kafijas ikdienā, ka viņiem varētu būt vairāk jutīgi zobi uz ārstēšanu ortodontisko? Tas ir labs jautājums patiesībā. Par to es nevaru īsti garantēt, bet ortodontiskās ārstēšanas laikā arī ir tā problēma, ka, piemēram, tad, kad breketes sāk kustināt zobus vai elineri sāk kustināt zobus, tur tā tendence saspiest zobus kopā arī paliek lielāka, jo pacientiem, man pašam arī ir bijusi ortodontiskā ārstēšana ar elineriem, un es zinu to sajūtu, ka reāli zobinies. Viņš pilnīgi prasās saliktu kopā. Un tā vienkārši ir, un es pieļauju, ka ar kafiju tas vienkārši vēl vairāk pastiprinās. Ja? Bet cilvēkiem, man liekas, ka es kaut ko lasīju, ka cilvēkiem arī var veidoties kofīna rezistence, attiecīgi, ka tas kofīns uz viņiem tā kā tas baigi neiedarbojas? Viņš uz viņiem var neiedarboties. Viņš uz viņiem iedarbojās tāpat, vienkārši tas latviski nezinu, kā pateikt, threshold, kad sajūt to efektu, kas noņem miegainību, viņš var paaugstināties, ka ir nepieciešams vairāk kofeīna, lai tas iestrādātos, bet pārējie fizioloģiskie efekti paliek tāpat. Tas, ka, piemēram, stimulējās
vielmaiņa, ka kofeīns pātrina bišķiņu vielmaiņu, tas jau darbojas. Tāpat kofeīns arī tāpat strādā kā diurētiķis. Varbūt cilvēkiem, kas tikko sāka lietot kofeīnu, viņš strādā mazāk kā diurētiķis. Ne otrādā, ka tiem, kas tikai tagad nesen sāk lietot kofeīnu vairāk kā diurētiķis, tiem, kas jau pierada mazāk, bet tāpat viņš tā jau strādā. Nu, tas ir fakts, jā. Kādi varbūt ir tādi visizplatītākie miti par jūsu profesiju vai arī kaut kādi pārpratumi par to, ko jūs darat? Tieši par žokli vai par fizioterapiju vispār? Jo es arī joprojām strādāju arī kā parasts fizioterapeits. Vispār par fizioterapiju kopumā. Ka mēs liekam kaut ko atpakaļ. ka kādam kaut kas kaut kur izbīdās un ka mēs pēc tam ieliekam to maģiskā veidā atpakaļ. Nu, tā realitātē nav. Tas, no kā cilvēki, piemēram, visvairāk baidās žokļu locītavu ziņā, ir tas, ka viņiem kaut kur, ka es paņemšu tagad viņu žokli un kaut kur kā tajos visos video Instagramā, ka es vienkārši paņemšu un milzīgi krakšķī iestumšu viņu atpakaļ kaut kur. Un tā īsti nav. Un ar mugurkaula skriemeļiem arī. Mugurkaula skriemeļi nekur neizbīdās, viņi nekur neizpeld un ielikt viņus atpakaļ arī nav iespējams. Jo, nu, visur ir saistāvdu kapsulas, viss tas mugurkauls stāv pietiekami stabils. Tas, ko mēs dzirdam kā krakšķi, ir vai nu vakuma gaisa burbulīši mums sīkajās locītavās, vai arī vienkārši strauja cīpslu pagarināšanās. Tas nav nekas tāds, tas ir droši vien tāds populārākais mīts, kas joprojām dzīvo. Nu, un arī jā, tāds liels mīts ir arī tas, ka visu var izkoreģēt ar vingrinājumiem, ka tā kā pildi pareizs vingrinājums un viss tev būs labi. Bet patiesībā ļoti daudz ko nosaka dzīvesveids. Ja cilvēks var taisīt vislabākos vingrinājumus pasaulē un saņemt katru dienu vislabāko manuālo terapiju, bet ja viņam stress menedžments ir 0, miegs ir 4 stundas un visu dienu viņš ēd tikai kaut kādus ļoti fast food tipa ēdienus, nu tad tur nekāda laba veselība un muskuļu sāpes tāpat būs. Es domāju, ka pietiek tikai ar to vingrošanu, tad muskuļus nostiprināt. Nu, protams, ēdienas uzturs arī ir svarīgs, bet es domāju, ka lielāka loma tomēr ir tā kā vingrinājumi, fizioterapija. Tomēr tas ne, ka viss ir jābūt balansā. Nu, ir jābūt balansā, bet arī ir, Man patīk, ir viens tāds diezgan augsta kalibra treneris. Viņam ir tāds citāts, kas man baigi patīk, ka nav tāda lieta kā pārtrenēšanās, ir tāda lieta kā nepietiekama liela atjaunošanās. Un tāpat ir principā arī daudz kur dzīvē, ka mēs varam izturēt, cilvēku ķermenis var izturēt fantastiski milzīgu slodzi, bet ir nepieciešama adekvāta atpūta. Guļot 4 stundas pa nakti, miegs, piemēram, miegs ir viens no tādiem kritiski milzīgākajiem faktoriem, ja mēs runājam par muskuļu sāpēm principā. Jo tas palielina kairināmību mūsu smadzenēm uz to, cik ļoti stipri reaģē sāpju receptori un uz to, cik stipri padodās impulsus uz tiem sāpju receptoriem un cik stipri mēs tās sāpes jūtam. Jo mazāk cilvēks guļ, jo lielāks viņam ir risks, ka viņam parādīsies kaut kādas hroniskās sāpes, jo lielāks ir risks tam, ka parādīsies kaut kādas traumas pie kaut kādiem, kaut vai rutīnas treniņiem. Līdz ar to tas ir tāds ļoti svarīgs faktors. Un uzturs, piemēram, šeit mēs vairāk varbūt pat runājam par tādu vai publiku, kas ir vairāk pieauguši, tā kā tur 60 plus vai arī tādi aktīvāki sportisti. Viņiem ir liela problēma ar to, ka viņi neuzņem pietiekami daudz olbaltumvielu. Ja ikdienā neuzņem pietiekami daudz olbaltumvielu, tad arī ķermenim nav no kā atjaunot tās traumētās vietas. Un, principā, var pildīt jebkāds vingrinājums, ja cilvēks visu dienu ēd tikai viens ogļhidrāts un cukuru, tad tur vienkārši nav no kā atjaunoties. Līdz ar to tas ir tāds. Protams, ka vingrošana ir ļoti svarīga. Tādēļ arī fizioterapija ir ļoti svarīga. Bet fizioterapeitiem šobrīd vislielākais mērķis ir izglītot pacientus par labu, pareizu dzīvesveidu. Un tad arī tas vingrinājumu klāsts viņš vairs nav tik specifisks. Jo labāks ir pacientam dzīvesveids, jo lielāks vingrinājumu klāsts viņam palīdzēs. Jo sliktāks ir viņa dzīvesveids, jo precīzāk un specifiskāk tev ir jātrāp tieši te, un tikai tad tas nostrādās visos pārējos gadījumos īstenībā. Tā kā dzīvesveids tas sanāk diezgan ļoti svarīgs, tā kā nepietiek tikai vingrot vakaros, tā kā jāskatās uz savu dzīvi kopumā. Galīgi, ne. Okay, kādā ir lielākā grūtība strādājot ar pacientiem, varbūt tieši ar sejas un žokļu problēmām?
Kaut kur 70–80% pacientu ar žokļu locītavas problēmām ir tā kā fonā kaut kādi arī psiholoģiskas grūtības, teiksim tā. Tā kā kaut kāda trauksme, kaut kāda depresija, kaut kas tāds, kas liek viņiem, piemēram, spiest tos zobus. Jo, kā jau minēju pirms tam, ja mēs kožam zobus, tas palielina risku diezgan stipri uz to, ka var parādīties sāpes žoklī. Un cilvēks sāk kost zobus tādēļ, ka viņi netiek galā ar savējo stresu vienā vai citā dzīves nozarē. Un, piemēram, ja tas pacients izdomā aiziet pie psihoterapeita, viņam jau ir bišķiņ vieglāk, tāpēc, ka pacients ir apzinājies, ok, man ir kaut kas jādara savu psihi, es netieku galā, tā kā, man ir kaut kā tas jārisina. Kad viņš atnāk pie fizioterapeita, viņš vēl ir tajā posmā, kad viņš jūt, ka viņa ķermenis saka, ka tā kā kaut kas nav labi, bet diezgan daudz cilvēki mēģina noliekt, ka tas ir kaut kādā mērā saistīts ar stresa menedžmentu un ar tām visām dzīves stilu lietām. Jo šobrīd visi diezgan ar atvērtām rokām nāk un saka, jā, es esmu gatavs vingrot, dodiet vingrinājumus, un tad viss man būs labi. Bet, ja, piemēram, cilvēks pilda vingrinājumus un arī masē žokli pa dienu, bet tajā pašā laikā turpina staigāt un spaidīt zobus un kost zobus, tad jēga tai terapija būs diezgan maza. Tad tā kā parādīt cilvēkam tos vājos punktus dzīvesveidā un paskaidrot arī to, ka, kā, cik ļoti tas ir svarīgi un cik patiesībā viegli ir viņa problēmu risināt, ja vienkārši mēs tiekam galā tieši ar šito lielo to ziloņu istabā. Jā, īstenībā, kad mums pacienti arī atnāk ar izteiktu bruksismu, mēs arī viņi prasa, kas ir tas kā etioloģijas faktors, kas to varētu izraisīt. Mēs arī bieži vien mīnam, ka tas varētu būt stress. Un tad viņi jautā, kā es varu nestresot? Kā jūs man tagad pasakāt, ka man vajag mazāk stresot, un kā es to varu izdarīt? Bet arī man liekas, ka varbūt kādreiz psihoterapija tas nebija tā kā diezgan aktuāls jautājums. Varbūt cilvēki par to nerunāja, vai arī nedomāja, ka tā ir tāda sava veida kā arī ārstēšana, bet tagad, man liekas, cilvēki ir vairāk atvērti uz to. Un tā kā ļoti daudz, man liekas, cilvēki tagad tomēr vēršas pie psihoterapeita. Jo agrāk arī doktori deva diezgan bieži tādu foršu ieteikumu, vai jums vajag mazāk stresot. Tas ir tā kā ļoti tāds bezjēdzīgs ieteikums patiesībā. Cilvēks nevar mazāk stresot. Cilvēks var tikt galā ar savu stresu citādāk. Viņš var to stresu kaut kā izvadīt, kaut kā tikt ar viņu labāk galā, vai arī saprast, kurā brīdī ir nepieciešama tāda vai citādāka reakcija. Un psihoterapeiti ar to tiešām labi tiek galā. Man šķiet, ka joprojām bišķiņ cilvēki līdz galam neizprot, kas tieši notiek tajā psihoterapijā. Tie, kas neiet uz psihoterapiju, neizprot līdz galam. Tajā ziņā, ka psihoterapeits nemāca tev pareizi dzīvot. Psihoterapeits nav tavs labākais draugs, kuram tu vienkārši atnāc pačīkstēt. Psihoterapeits ir cilvēks, kurš tā kā, ja mēs šobrīd runājam par kognitīvu behaviorālo terapiju, piemēram, jo tā ir arī pēc pētījumiem tā ir tāda visefektīvākā tieši, ja mēs runājam par žokļu locītavas pacientiem. Tad tā kognitīva behaviorālā viņa parāda tos vājos punktus tajā, kā tu uztver tās situācijas un parāda tev, kā tu vari viņas rēģēt un pārdzīvot citādi. Tādēļ tas ir tiešām ļoti svarīgi, ka cilvēki apzinās, cilvēki saprot, ka viņiem to vajag un cilvēki iet un dara to. Bet jūs arī minējāt to, ka pirms tam nāk pacienti un saka, ka jā, mēs tur gatavi vingrot. Bet vai tiešām cilvēki ir diezgan ieinteresēti kaut ko darīt? Jo man liekas, ka pacients diezgan grūti motivēt darīt kaut kādas vingrinājumus, jo pārsvarā visi grib iedzert zāles un gaidīt to, ka viņam viss pāries, bet paši strādāt tomēr cilvēki ir drusku slinki. Jā, un tur ir arī atkal tāds ļoti interesants moments, ka žokļa locītavas pacienti parasti ir, ja mēs domājam par, kā jūs domājat, piemēram, ja mēs runājam par tādu stresa līmeni cilvēkiem, kurai cilvēku kategorijai, ja mēs sociāli tā paskatāmies, kurai cilvēku kategorijai būtu vislielākais stress? Tie, kuri ir darbspējīgi, kuri strādā? Jā, bet, ja mēs runājam, piemēram, par to sadali pēc ienākumiem, tiem, kas ir vistuvāk tam, kas dzīvo praktiski tikai uz iztikas minimuma, vidusmēram vai arī augstākajam slānim. Kā jūs domājat? Man liekas, visiem, gan augstākajiem, gan vidējiem, gan arī tiem pašiem zemākajiem. Loģiski, man tā kā šķistu, ka
tiem, kas knapi var sakrāt naudu, lai nodzīvotu no algas līdz algai, tiem būtu vislielākais stress. Jo viņiem visu laiku ir jādomā, ar ko viņiem barot ģimeni, kā viņiem maksāt rēķinus, kredītu un tas. Bet viņiem žoklis sāpes mazāk. jo tur ir tas moments, kad tad, kad tev parādās brīvs laiks un brīvi resursi iespringt par kaut ko citu, tad tu sāc par to arī iespringt. Un tur tas ir tāds interesants moments, ka diezgan reti, jo es biju vienu brīdi strādājis arī veselības centrā, kas bija tieši sociālajā mājā. Tas bija sociālajā ēkā, pirmie 2 stāvi bija veselības centrs, pārējie 7 bija sociālā māja. Un man nāca diezgan daudz pacientu no turienes. Neviens nesūdzējās, ka žoklis sāp. Visiem sāpēja kaut kas cits, tur bija muguras sāpes, pleca sāpes, tur bija ļoti daudz kas. Bet žoklis nevienam nesāpēja. Un tādēļ žoklis parasti sāp cilvēkiem, kas ir tiešām gatavi kaut ko darīt, kas kaut ko grib un kaut ko var. Bet viņi īsti nesaprot, ko. Un parasti cilvēki šobrīd jau ir pietiekami izglītoti par to, ka kaut kas ir jāvingro. Tur nevar no tā baigi izbēgt. Pēdējā laikā es aizvien mazāk un mazāk saskaros ar to, ka atnāk pacienti. Es negribu vingrot, izmasē mani un viss būs labi. Protams, tādi pacienti joprojām ir. Bet kaut kā, vai arī viņi vienkārši ļoti ātri atfiltrējās no manis, jo es principā jau pirmajā konsultācijā ļoti labi saprast, ka es šeit darīšu diezgan maz. No manis būs galvenokārt runāšana un instrukcijas, ka lielāko daļu tomēr darīs pats pacients, ka mans mērķis ir panākt to, lai pacients ir patstāvīga vienība, kas var tikt ar sevi pats galā, un tas ir viņa lielākais spēks. Bet tiešām ļoti daudz pacientu, viņi apzinīgi vingro mājās? Tur ir vienmēr svarīgi to vingrinājumu programmu sastādīt atbilstoši un mēģināt to pacientu nolasīt. Es nekad nemēģinu iedot, kā agrāk, tur, piemēram, es zinu, Jaunķemeros mēs šeit joprojām dod, ja tev iedod bukletiņu, tur ir kaut kādi 50 vingrinājumi, un tu tikai šķirsi šitā grāmatu, un tur nekas baigi neaiziet pacientiem mājās pildīt. Es mēģinu tos vingrinājumus salikt tā, lai pacientiem būtu maksimāli tas ērti. Piemēram, vingrinājums, kas ir žokli, mēs piedāvājam pildīt, tad, kad viņi tīra zobus. Un es vienmēr vairāk uzsveru nevis tas, cik daudz atkārtojumu ir jātaisa. Piemēram, tur ir jātaisa 6 atkārtojumi pa 10 sekundēm. Bet es uzsveru to, ka tā ir minūte. Un tā reāli ir minūte, un kad cilvēks padomā, labi, tā ir minūte. Kas ir minūte? Un parasti es teiktu, ka ar 80% pacientu man sanāk diezgan labi tikt galā uzreiz, ka viņi, ka sanāk diezgan viegli tos uzdevumus integrēt. Protams, ka ir dzīves posmi, kad tur, nezinu, piemēram, cilvēks pārvācās vai arī kaut kādā komandējumā, kur grūtāk organizēt dzīvi. Tur, protams, cilvēki nav tik labi vingrotāji. Bet kopumā ir, es teiktu, patiesībā diezgan labi. Ir, protams, arī pacientu daļa, kas neko nedara. Bet Latvijā vispār attīstās seju žokļu fizioterapija kopumā? Vai tas nav tik aktuāls, jo, man liekas, speciālisti ir diezgan maz, un attiecīgi, man liekas, jūs esat tāds, kurš visiem ortodontiem, visi ortodonti sūta visus pie jums. Varbūt arī tagad vairāk arī kaut ko ar jūsu kolēģiem. Bet, man liekas, jūs esat tāds kā viens no vadošiem speciālistiem tieši šajā. Paldies. Varbūt. Mēs esam šobrīd tādi no aktīvi strādājošie, mēs esam 3. Ir Diana Daudiča, kas strādā kopā ar mani ortodontijas centrā, un ir Evija Feiknere, kas bija viena vispār no pamatlīcējiem, visam šitiem. Tad, kad es atnācu strādāt, tad Evija uz to brīdi jau man šeit 4 vai 5 gadus strādāja žokļu fizioterapijā. Bet tā attīstība ir diezgan palēna, es teiktu, jo universitātei nav pārāk liela interese ievadīt to kā kursu fizioterapeitiem. Šobrīd ir forši tas, ka pēc pēdējās fizioterapeitu konferences ir parādījusies lielāka interese. Man šobrīd uzrunā aizvien vairāk un vairāk pēdējā kursa fizioterapijas studenti, kas grib vai atnāk paskatīties, kā es strādāju, vai arī grib rakstīt noslēguma darbus par žokļu locītavu, un tad es tur arī bišķiņ iesaistos, mēģinu palīdzēt, kā es varu. Un interese ir, bet attīstība ir diezgan lēna, jo tas akadēmiskais virziens nav baigi attīstīts.
Un ir grūti arī iemācīties strādāt ar žokļu pacientiem ārpus institūta, jo tā plūsma vienkārši nav nekāda. Tas ir droši vien tāpat kā iemācīties darīt pilnībā jebko, kaut vai tās pašas līmēt brekets un taisīt sakodienus, kad tu teorētiski tev stāsta visu, kas ir jādara, bet tev pacientu nav. Un tā realitāte tāpat ir bišķiņ citādāk nekā tas tiek aprakstīts teorijā, un tur vienmēr ir grūtības, ar kurām saskaries tikai, kad pacients ir kabinetā. Jā, praksē vienmēr drusku atšķirās no teorijas. Tas sanāk, ka kopumā tagad tā interese studentiem vairāk parādās par to fizioterapiju tieši locītā. Jā, es teiktu, ka diezgan izteikti, ka jā. Un mēs arī nesen piedalījāmies tajā konferencē, kur mēs lasījām gan Evija lekcijas par to, ka, par galvas sāpēm ar žokli un vienkārši par žokļa sāpēm priekš fizioterapeitiem. Un mums arī bija doma, ka mums vajadzētu kādu dienu norganizēt arī kādu praktisku kursu fizioterapeitiem, bet mēs kaut kā pagaidām vēl neesam tam saņēmušies. Tam ir vajadzīgs baigi liels laika ieguldījums, lai visu tā labi izplānot, jo gribās jau, ja dara, tad dara normāli, nevis dara vienkārši kaut kā. Un tad tur arī tā ir tā daļa no problēmas. Tas sanāk, ka biežākie simptomi, ar kuriem pie jums vēršas, tas būtu gan sāpes locītos, gan klikšķi, galvas sāpes. Un, piemēram, kā diferencēt, kā var saprast, ka tas ir tieši muskuļu dēļ saistīts sāpes, bet nav kaut kāds tur, locītavas kakliņa deformācija. Jūs nodarbojaties ar to diferenciālu diagnostiku vai tieši kaut kāds cits speciālists jau veids un tad nosūta pie jums? Tur ir 3 kritērijus, ko mēs galvenokārt pievēršam uzmanību, un tur ir atkarīgs no tā, pie kura daktera pacients nonāk pirmais. Jo šobrīd arī liela tāda problēma ir tas, ka daudzi pacienti, kuriem sāk sāpēt žoklis, viņi nezin, ko darīt. Un tāds ļoti tipisks ceļš ir ģimenes ārsts. Ģimenes ārsts saprot, ka sāp kaut kas šeit, ticamākais kaus. Aizsūt pie Lora. Loras pasaka, nē, aizsūta atpakaļ pie ģimenes ārsta. Un tad viņa aizsūta, sāp šeit, varbūt trīsrunārs, aizsūta pie neirologa. Neirologs pasaka, nē, aizsūta atpakaļ pie ģimenes ārsta. Un tad kaut kur kāds izdomā, ka varbūt tas ir žoklis, un tad aizsūta pie žokļu ķirurga. Un tad žokļu ķirurgs dažreiz aizsūta pie fizioterapeita, dažreiz aizsūta pie ortodonta. Un tad tālāk pat tiek pārsūtīts pie mums beigās. Tā kā tā ķēdīte dažreiz sanāk ļoti gara pacientiem. Un ir 3 tādi pamatkritēriji, ko mēs skatāmies. Ir funkcionālie testi, pēc kuriem var plus mīnus saprast, kur ir lielāka noslieca, ka ticamākais, ka varbūt tā ir locītos sāpe. Piemēram, mēs dodam tā saucamo bite testu, kur mēs dodam sakot kociņu. Un, ja, piemēram, uz kociņa sakošanu sāpes ir pretējā pusē, tas ir tipiski pie locītos sāpēm, nevis pie muskuļu sāpēm. Un arī, piemēram, ja mēs taisam sīkās tādas locītos kustības, kuras vienkārši manuāli paņemu žokli rokā un sāku viņu pats pasīvi kustināt uz dažādām pusēm, tā kā iešūpinot saites. Ja tā kustība ir sāpīga, tad ticamākais tur arī ir kaut kāds iekaisums iekšā locītavā. Tās ir tādas funkcionālas pārbaudes. No tādiem globāli medicīniskākām pārbaudēm ir magnētiskās rezonances izvērtējums, kas skatās magnētisko rezonanci. Ja tur, piemēram, ir kaut kāda kaulu tūs, kas intravēlais šķidruma iekaisums vai kaut kas tāds. Un dažreiz taisa arī asins analīzes gadījumā, ja ir aizdomas par to, ka ir autoimūns iekaisums. Jo nevienmēr sinovīts locītavā nozīmē uzreiz kaut kāds reumatīdais artrīts. Dažreiz tas ir vienkārši, piemēram, arī no tā, ka cilvēks pārāk stingri un ilgi tur zobu sakos kopā. No kompresijas slodzes pārāk ilgas un pārāk lielas sinevēlijas šķidrums sāk iekaist. Un sāk parādīties visādi šitādas locītavas tipa sāpes. Bet pārsvarā ārstēšana viņa arī var būt ne tikai ar fizioterapiju, bet arī kaut kāda medikamentoza iekaisuma gadījumā? Tad viss ir ļoti atkarīgs no tā, cik stiprs iekaisums, bet bieži vien arī sēžokļu ķirurgi ir iesaistīti pie šī. Piemēram, ir tāda manipulācija kā artrocentēze vai lavāža, tas ir atkarīgs, kā kurš viņu sauc, kur pēc būtības ar
fizioloģisko šķīdumu tiek izskalots ārā iekaisušais locītavas šķidrums, un tad viņi aizvieto vai nu ar PRF, kas ir asins plazmas šķidrā daļa, kur ir daudz vielas, kas palīdz mazināt lokāli to iekaisumu, vai arī ar kenologu vai arī citu steroīdo pretsāpju medikamentu. Vai arī otrs variants ir, ka var vienkārši vadīt iekšā to steroīdo pretsāpju medikamentu. Cik es zinu, Latvijā neviens baigi žokļu locītavas galviņas neprotezē. Vismaz pēdējā laikā es neesmu dzirdējis, lai kāds to baigi darītu. Man šķiet, ka tuvākais, par ko es esmu dzirdējis, ir kaut kur Čehijā, varbūt Lietuvā. Es esmu kaut ko dzirdējis par Lietuvu, bet nevaru to baigi garantēt. Bet Čehijā man šķiet, ka stabili viņi tur kaut ko ar to dara. Jā, man liekas, arī es nesen kaut ko lasīju pētījumu, un tur minēja, ka Baltijas valsts, tā kā Lietuva, ka tur kaut ko veids. Bet, jā, es arī neesmu diezgan kompetenti šajā jautājumā. Bet, jā, tas sanāk, ka pārsvarā locītavas cenšas ārstēt ar fizioterapiju, un medikamentozi un ķirurģiski tad nāk vēlāk. Un tad, attiecīgi, jūs vienkārši katram pacientam pielāgojat to terapiju, kad viņi būtu tie vingrinājumi, masāžas, kas vēl no fizioterapijas tas varētu būt. Ar to jūs aprakstījāt ideālo tādu variantu, kad izvēlās to, bet diezgan bieži pacients, piemēram, iziet kaut kādu pretsāpju līdzekļu kursu, saprot, ka tas īsti nenostrādā, un tad tikai aiziet pie fizioterapeita. Tur tas mēdz būt dažādi. Tas, ko vēl es nepieminēju, ko var izmantot, ir arī tas, ko var darīt gan ortodonti, gan protēzisti, ir kapes. Ir locītavu atslogojošās kapes. Un viņas arī var pielietot, lai gan es tagad, kad biju Šveicē uz konferenci, uz Eiropas orofaciālo sāpju konferenci, tur šobrīd jau tāda diezgan stingra viņiem visiem ir nostāja par to, ka principā ir tikai viena veida splints, kas strādā, un ka viņu ir nepieciešams pielietot tikai pie pacientiem ar naktzobu griešanu, ka jebkura cita terapija nav tik nepieciešama. Šobrīd tur arī ļoti, principā visi pētījumi ļoti spied uz to, ka psiholoģiskais atbalsts. Tā kā tas ir viss. No fizioterapijas metodēm vēl var izmantot dažādas elpošanas tehnikas mēs izmantojam arī. Un ir arī situācijas, kad globālais muskuļu tonus arī var ietekmēt, tīpaši pusauģiem tas ir ļoti raksturīgi. Ko nozīmē globālais muskuļu tonus? Tas ir tāda ļoti tipiska bilde, ko var redzēt. Piemēram, atnāk pusaudzis, kuram klikšķ žoklis un sāp žoklis. Un viņš parasti sēž šitā te. Viņš ir sasēdies galīgi šitā, un tad viņš attaisa muti vaļā, jā, viņam klikšķi un sāp. Un tad tu paprasi viņu iztaisnojies, apsēdies un pārspīlēti ļoti nedabiski. Ļoti nedabiski taisni, un tad viņš attaisa muti vaļā, un dažreiz ir pat tā, ka klikšķis pilnīgi pāriet. Tajā brīdī mēs saprotam, jā, tātad kakla muskuļi, lāpsiņu muskuļi kaut kā stājas, muskuļi to visu ietekmē. Vai arī otrs variants ir, ja mēs redzam, ka, piemēram, pacientam ir sāpīgi attaisīt muti vaļā sēdus, kad viņam galva nav atbalstīta, bet es viņu apguldu uz kušetes, un es redzu, ka viņš var attaisīt muti vaļā platāk un bez sāpēm. Tad tas atkal nozīmē, ka ir iesaistīti kakla muskuļi, un tad mēs atbilstoši strādājam uz to. Tā kā tur ir tā diferenciāla diagnostika arī svarīga, tā kā mēs arī daudz pielietojam visās, gan arī tur vingrinājums, kas šķistu, ka paskatītos no malas, ko tur daži mani pacienti pilda. Tā tiešām ir žokļu fizioterapija, bet dažās situācijās jā. Un tas arī dažreiz ir tiešām nepieciešams. Bet es domāju, kad pacients atnāk pasaka, ka man ir nepareizs sakodiens, un tāpēc man ir tur šķība mugura, tad tas varētu būt tā. Bet tomēr nevar tā apgalvot. Grūti tā apgalvot, tāpēc, ka tā visa teorija ar to, ka sakodiens var ietekmēt stāju un stāja var ietekmēt sakodienu, viņa nāk no tā, ka ir doma, ka kaut kādi muskuļi saīsinās, pavelk kaut ko uz priekšu, kaut kādi muskuļi pagarinās un tad palaiž kaut ko vaļā. Bet mēs uz doto brīdi zinām, ka muskuļi nav kaut kādas lupatiņas, kurām ir kaut kāds kurām ir ierobežots kustību apjoms. Muskuļu garums, ja mēs runājam par veselu cilvēku bez kontraktūrām un bez kaut kādiem tur rētaudiem, patoloģijām, bet vienkārši parasts normāls cilvēks. Ja mēs jebkuru cilvēku ievietosim tādā vispārējā narkozē, tad cilvēkam būs pieejams ļoti liels muskuļu garums.
tāpēc, ka tur ir spēcīgi miorelaksanti vispārējā narkozē. Un cilvēkam nav nekāda neiroloģiska ierobežojuma, viņš var kustināt rokas uz visām pusēm. Arī, ja, piemēram, paskatās traumatoloģiskās operācijas, tad, kad viņi tur kaut ko taisa, viņi bieži vien arī izkustina tur plecu uz ārējo, uz iekšējo rotāciju. Un to muskuļu garumu, to, ko mēs redzam šobrīd, ļoti nosaka tieši neiroloģiskais tonus. Tā kā, vai mūsu ķermenis uzskata, ka mums tas kustība apjoms ir nepieciešams. Jo, piemēram, ja es nekad neliecos uz leju ar taisnām kājām, ja es visu laiku esmu tikai šeit un nekad neliecos uz leju, mans ķermenis domā, ok, tad to noliekšanos uz leju principā nevajag, un no tā saīsinās hamstringi un no tā saīsinās muguras atliecēju muskuļi. Bet, ja es sāku ikdienā aktīvi stiepties, un ja es ikdienā to tā aktīvi daru, tad man pakāpeniski smadzenes saprot, ok, tev tomēr tas kustība apjoms ir vajadzīgs, un tie muskulīši, viņi sāk vienkārši palaisties bišķiņ vairāk vaļā. Un tādēļ, piemēram, ir svarīgi, ja mēs tur strādājam uz stiepšanos, ir svarīgi vienmēr strādāt nesāpīgā amplitūdā. Ir jāatcerās, ka ja mēs stiepjamies, tā stiepšanās viņai ir jābūt vienmēr, tev ir jājūt iestiepums, bet tev nevajadzētu just sāpes, nevajadzētu būt tā, ka tev pilnīgi raudāt gribās no tā, kā tev tur viss šobrīd stiepjas. Bet, ja es bišķiņ aizgāju pa tālu prom no tēmas, un tad līdz ar to īsti sakodienas nevarētu tā ietekmēt mugurkaulu, ja ķermenis ir spējīgs normāli pielāgoties. Ja ķermenis ir spējīgs normāli pielāgoties, pat ja sakodienas ir šķīps, tāpat tie muskuļi sastāsies normāli. Jo pacienti pat pēc politraumām bieži vien viņi ir, viņiem ir tas rehabilitācijas process, viņiem tur ir kaut kāds plāksnes, ir tur salauzti iegurņi, salauzti daudz locītavas, bet tāpat paiet gads, un viņiem viss ir normāli. Viņi dzīvo, un viņiem nekāds tāds ļoti izteikts sūdzības nav. Jo mūsu ķermenim patiesībā ir fantastiskas adaptācijas spējas. Tas ir droši vien arī iemesls, kāpēc mēs vispār varējām izdzīvot līdz 2025. gadam, jo cilvēka ķermenis tiešām ļoti labi māk pielāgoties. Un tādēļ man šobrīd arī mēs to redzam pēc pētījumiem, un arī man tā patīk domāt, ka tomēr cilvēks ir daudz izturīgāks nekā tās visas fasciālās ķēdes, kas ir sazīmētas. Tur ir kaut kāda neliela biomehāniska jēga varbūt, bet tam nav tik spēcīga ietekme, ka tagad pilnīgi no šķība sakodiena tagad būs visiem skoliozes un viss būs tā pavisam slikti. Tad, attiecīgi, ja mēs gribētu palīdzēt atjaunot kaut kādu kustības apjomu, tad mums vajadzētu gan kā stiepties regulāri. Gan stiepties, gan arī stiprināties jaunajā izstieptajā kustību apjomā. Jo, visvieglāk droši vien to būs parādīt ar roku. Ja man iedomājas, ka man roka neiztaisnojās līdz galam, ka viņa man paliek visu laiku šitādi. Ja es varu viņu vienā brīdī izstiept līdz šejienei, bet šeit, tajā apjomā, kas man nav bijis, man tur spēks vispār nekāds nebūs. Un līdz ar to šis apjoms paliek ļoti traumatisks. Jo tur nav spēku, un ja es šeit dabūšu kaut kādu pārāk lielu slodzi, piemēram, šitā es varu noturēt 20 kg, šeit būs tikai 5. Un man ir svarīgi arī šito kustību apjomu uztrenēt, un tad, principā, tas ir tāds ideālais protokols, ka mēs mēģinam vienlaicīgi iet gan ar spēka, gan ar lokanības vingrinājumiem, lai mēs ietu un dabūtu to jauno kustību apjomu. Un tas, starp citu, attiecās arī uz žokli. Taisot žokļu vingrinājumus sākumā, kad mēs mēģinām dabūt kustību apjomu žoklī, mēs sākumā mēģinām nostiprināt esošo kustību apjomu, un tad tikai pakāpeniski caur spēku, nesāpīgā amplitūdā mēs mēģinām pacientam dabūt to kustību apjomu uz priekšu. Tas nozīmē, ka katru dienu mēs vienkārši palielinām to amplitūdu, kurā būtu tas satvērums? Tas ir atkarīgs ļoti no tā, kā pacientam iet, un ļoti no tā, kādēļ pacientam tas ir. Jo tā terapijas gaita atšķirsies pacientam, kam sāp muskulis, no tā, ka ir triggerpunkts, un no pacienta, kas ir pēc kaut kādas ortognātiskās operācijas, piemēram, un pacientam, kurš ir pēc vienkārši ar artrītu. Gan tas ātrums, gan arī tā lēmuma pieņemšana, viņi bišķiņi atšķirsies tajos gadījumos. Bet vienmēr pēc ortognātiskam ķirurgiem būtu vēlams pacientam nākt uz fizioterapiju? Vai tas ir atkarīgs arī no gadījuma? Parasti ķirurgi skatās. Viņi redz, kā viņiem iet operācijas laikā, un dažreiz viņi man jau uzreiz dienā pēc operācijas pasaka, ka gāja ļoti grūti. Es tev aizsūtīju šitādu pacientu, lai tu uz viņu paskaties, vai tur viss ir ok.
Jo pēc ortognātiskām ķirurģijām, protams, ka vienmēr būs ierobežojums kustību apjomā, jo tā tomēr ir tāda masīva ķirurģija. Bet vai vienmēr tas ir svarīgi? Ir daži doktori, kas vienmēr aizsūta man tos pacientus, ir daži doktori, kas nevienmēr sūta. Bet globāli nav tā, ka katram pacientam, kas pie manis pēc ortognātijas atnāk, ka viņam ir briesmīgi ierobežots kustību apjoms. Parasti tie pacienti, kurus tā stabilāk sūta, ir tie, kuriem ir pēc tam trīzura nerva pareizi kaut kādā formā ap to rajonu, ka tur pacientiem ir grūtības, piemēram, salikt lūpas kopā, ka tur dzerot viņiem ūdens līst ārā, jo tomēr tur tas nervs operācijas laikā viņš tiek pārstādījis bišķiņ, un tur pietiek ar pavisam nelielu kairinājumu, lai viņš kļūtu disfunkcionāls uz kaut kādu laiku, un tad ar to mēs arī strādājam. Attiecīgi, tas var atgriezt tā kā nerva jūtību atpakaļ, tas ar fizioterapiju, ne tikai medikamentozi, jo es, cik zinu, arī medikamentus tā kā... Nozīmē medikamentus, bet ar nervu, tur visbiežāk nav tāds kā totāls nervu plīsums, tur parasti vienkārši ir bojāts mielīna slānis. Līdz ar to, tad, kad mēs stimulējam, piemēram, kad mēs veicinām, dodam vingrinājumus, lai specifiski stimulētos, piemēram, šitais nervs, kas savēl lūpas kopā, kas atbild par muskuļiem, kas savēl lūpas kopā, tad ar to, ka tur stimulējās tā asinsrite, viņš bišķiņ ātrāk vienkārši atjaunojās. Un fizioterapija nav kā monoterapija. Šajā gadījumā pacients lieto gan B vitamīnu grupu kompleksu, gan arī bieži vien kaut kādu tur gabapentīnu paralēli lieto. Bet fizioterapija izmanto gan pie trīzera nervu pareizēm, gan arī pie sejas nervu pareizēm, gan arī pie jebkura cita veida pareizēm, jo tas vienkārši ir ātrākais veids, kā uz to nervu nogādāt asinis, ir to, ka mēs viņu stimulējam un liekam viņam strādāt. Tas nē, ka mēs muskuļi tad liekam strādāt, tā, ka tur palielinās tā asinsrīte un attiecīgi tas viss stimulē to atjaunošanos. Bieži neiroloģi sūta tādus pacientus? Neiroloģi bieži sūta gan pēc trīzera nerva pareizēm, nevis pareizēm, bet iekaisumiem pacientus, jo viņiem tad parādās hronisko sāpju sindroms, kas ir vēl atsevišķa lieta, par ko var runāt ļoti ilgi un dikti. Bieži vien sūta arī pacients pēc sejas nervu pareizēm. Jā. Un tad varētu atjaunot tiešām? Jā, ir pacienti, kuriem tiešām tā kā, gan pēc ortognātiskām ķirurģijām atjaunojas kaut kur, ilgākais, kas man ir bijis, ir 5 mēneši, ka pēc 5 mēnešiem pacientam vairs netirpst un strādā normāli visas lūpas, un arī ar nervu sociālas pareizēm. Ir pacienti, kas viņi pilnībā atjaunojās. Vienkārši jautājums ir, cik ilgā laikā. Un, piemēram, ja kaut kāda gudrība zobu ekstrakcijas laikā arī tiks skārts nervs un tur seja paliek tā kā mazāk jūtīga, to arī var atjaunot? Tur ir bišķiņ grūtāk, jo tur ir iesaistīts vairāk, es tagad baidos sajaukt to nosaukumu, man šķiet, ka alveolārais nervs tas bija. Viņš nav tik ļoti atbildīgs par kaut kādām kustībām, viņš ir vairāk sensorais nervs. Līdz ar to viņu stimulēt tieši ar fizioterapiju ir grūtāk, bet tad tādos gadījumos mēs, piemēram, pielietojam fizikālo medicīnu, tur, piemēram, lāzerterapiju, kas ļoti labi strādā arī, ko mēs arī pielietojam gan pie nervu sociālas pareizes, gan pie trīzera nervu pareizes pēc ortognātijas, ka mēs izmantojam HILT, kas ir augstas intensitātes lāzerterapija. Viņas mums institūtā nav, mēs parasti nosūtam kaut kur, jo principā klīnikas Latvijā, kas šobrīd strādā ar lāzeru ļoti daudz, un viņi taisa to procedūru. Un, jā, tad tas tādā mākslīgā veidā stimulē to asinsriti tieši pie tā nerva. Bet principā arī jāpēc. Bet cik es esmu saskāries ar zobārstiem, un arī ar zobu ķirurgiem, kas vienkārši rauj zobus ārā pa lielam pēc tās ekstrakcijas. Ja tas nervs nav totāli sabojāts, tad viņš arī vienmēr atjaunojās pats par sevi. Vienkārši ilgākā laikā, jo nervaudiem vajag diezgan ilgu laiku, lai atjaunot to mielīnu slāni. Bet kā tad būtu ar bērniem? Piemēram, ja bērniem ir kaut kādas miofunkcionālas problēmas, tad, protams, lai pirms ķerties pie adenotomijas vai arī ortodontijas, tā kā miofunkcionāla terapija būtu tā kā obligāta vai vairāk vienkārši ieteicama? Vēl milzīgāka tēma. Tur ir ļoti jāizvērtē. Jo,
Es zinu, ka liela daļa ortodontu nosūta pie miofunkcionālajiem terapeitiem pirms jau. Tāpēc, ka redz, ka tas pirmkārt palīdz nodrošināt bišķiņu retenciju pēc tās ortodontijas, ka zobi nesāk bīdīties atpakaļ pēc ortodontijas. Un plus arī tas palīdz bišķiņu to ortodontiju pātrināt. Par šo konkrētu pētījumu nav. Par miofunkcionālo terapiju varbūt ir. Es šeit šobrīd bišķiņ sasaistījuši atkal ar to žokļu locīto. Par to konkrētu pētījumu nav, bet tīri tā spekulējot, ja mēs samazinam pacienta bruksismu, tad tas var palīdzēt arī breketēm bišķiņ mazāk dabūt pretestību no zobu kustības. Jo ja pacientam mēģinam izkustināt zobus ar breketēm, bet viņš visu laiku viņas spītīgi tur šitā pretī, tad tas ir tas brīdis, kad jums parādās nepieciešamība, ok, man tur jāliek gumijas, ok, man tur vēl kaut kas jāpievēl klāt, lai bišķiņ pātrinātu to procesu. Un līdzīgi ir arī ar miofunkcionālo terapiju, ka, ja, piemēram, jūsu mērķis ir iebīdīt zobus iekšā, lai viņi nav tik ļoti proklinēti uz priekšu, bet mēli turpina spiest viņus uz priekšu, tad būs vienkārši daudz ilgāks laiks. Līdz ar to uz kaut kādu profilaktisku apskati aiziet paskatīties, vai pacientam šobrīd ir aktuālas miofunkcionālās problēmas, varbūt ir vērts, tāpēc, ka bieži vien ir arī tā, ka pacientam varbūt tur vecumā no 6 līdz 9 gadi bija miofunkcionālās problēmas, bet tad viņa ķermenis pats adaptējās atpakaļ, salika visu atpakaļ pareizi mēli augšā, elpot caur degunu, muti ciet, viss kārtībā. Bet problēmas, tās, kuras bija no 6 līdz 9, viņas jau izraisīja to, ka jātur augšžoklītis ir pa šauru, jātur bišķiņ zobiņi iet uz priekšu, ka mēls spiež jau uz zobiem. Bet šobrīd viņam ir 12, un viņam nekāda miofunkcionāla problēma nav. Tā arī mēdz būt. Tur tādēļ ir vērts, varbūt aizsūtīt pacientu paskatīties, vai tur ir kaut kas vai nav kaut kas. Jo tas jau ortodontija pa lielu netraucē. Jūs varat likt gan elainerus, gan brekets, gan arī žokļu paplašināšanas ierīces. Un mēs arī pat ar tvimblokiem dabūnam vingrot. Tā kā mēs pat to varam izdarīt. Līdz ar to tad tas nav nekas neiespējams. Ja pacients pasaka, ka viņš nevingros, tad ir jēga viņu sūtīt, vai ne? Ja viņš atklāt saka, es neko nevingrošu, es netaisinu kādus vingrinājumus. Protams, ka ne. Tā ir pacienta paša izvēle, bet gadījumā ar bērniem tur ir ļoti svarīgi, lai vecāks būtu ieinteresēts. Jo vecāks būs ieinteresēts, viņš varēs izdomāt, kā savējā bērnu piespiest. Jo miofunkcionālajā terapijā nekad nav tā, ka tu izpildi vingrinājumu, un pēc nedēļas tu ieraugi, man ir rezultāts. Man augšžoklis pavērās pa 4 mm plašāks. Tā nekad nav. Tas vienmēr ir par tādu ilgtermiņa ieguvumu, ko saprot tikai vecāks. Bērns to uz to brīdi nesaprot. Un tad vecākam ir 2 varianti. Viņam ir vai nu nepieciešams bērnam paskaidrot, ka būs tas ilgtermiņa ieguvums un kaut kā viņu pierunāt, vai arī tad vienkārši dot viņam pietiekami daudz īstermiņa motivācijas stimulus, lai viņš pie tās terapijas pieturētos un ietu līdzi. Bet jūs arī minējāt, ka jūs pacientam arī mācāt tādu pareizo elpošanu, tā kā ikdienu, un arī kaut kādu arī var pašmājas relaksāciju, lai pacients, piemēram, viņam ir tāda, bruksisms, arī muskuļu spazmas, un viņš var mājas patstāvīgi taisīt kaut kādus vingrinājumus. Jā. Viena no tādām lietām, kas labi palīdz samazināt to zobu spiešanu, ir mēles spiediens pret augslējām. Ja es iemācu pat pieaugušiem cilvēkam pareizi piespiest mēli pie augslējām, tad uzreiz, kad mēle ir spēcīgi piespiest pie augslējām, zobus vairs nav tik ērti sakost. Un tad var izmantot to mēles spiešanu pret augslējām, lai kompensētu zobu saspiešanu. Bet šeit atkal ir pāris nianses. Piemēram, ja pacients ļoti pārāk cītīgi to dara, tad viņam var sāpēt žoklis no tā, ka viņš pārāk stipri spiež ar mēli pret augslējām. Vai arī, piemēram, ja pacientam ir savilkta žokļa nevis no tā, ka viņš sakož zobus, bet no tā, ka viņš vienkārši tur žokli tādā saspiestā, sasprindzinātā stāvoklī, tad viņam arī tas nepalīdzēs. Un tad ir elpošanas visādas tehnikas, kur viens no tādiem klasiskajiem, ko droši vien jau visi ir dzirdējuši, ir tā diafragmālā elpošana, kad mēģina piepūst lielu vēderu. Tad ir elpošanas ar dažādiem krūškurvju segmentiem. Man, piemēram, ļoti patīk, kad pacientu apgulda uz muguras, un viņš vai nu es pielieku plaukses šeit pacientam, vai arī pacients pats jau tur ieliek plaukses vai vielu, un mēģina ieelpot tieši caur ribu apakšējām lokiem. Tā, lai tas izplašās tieši tur, jo tur parasti tā krūškurvju daļa ir visnemobilākā. Es pat neiedomājos, ka viņas varētu.
Jā, jo parasti, ko cilvēki sāk darīt, viņi sāk bišķiņ piepacelt dibenu uz augšu un spiesties ar muguru tur. Bet tad, kad cilvēkiem pielic, tad viņi saprot, ok, es to varu izdarīt. Vai arī tāds arī tipisks variants ir, ka, piemēram, elpošana 1-1-2, kad tā kā 1 sekundi ielpa, 1 sekundi aiztur, 2 sekundes izelpa. Tas ir tāds ļoti ātrs variants. Parasti tā ir vienkārši tāda kā attiecība. Un kā mēs to parasti dodam, mēs dodam 4 sekundes ielpa, 4 sekundes aizturēt, 8 sekundes izelpa. Un tādas ilgas izelpas, viņas palīdz palēnināt pulsu, palīdz samazināt trauksmi bišķiņu. Un visas tās elpošanas tehnikas, vienalga, kuru mēs lietojam, tā var būt arī, piemēram, kaut kāda no buteiko elpošanas tehnikām, ka tu ieelpo caur vienu nāzi, izelpo caur otru. Vai arī, kas man arī tur patīk, piemēram, pie pacientiem, kas griež zobus, ir stipri ievilkt gaisu caur degunu un stipri izpūst gaisu caur muti, bet tā, lai to nevarētu dzirdēt. Jo, ja mēs mēģināsim stipri izpūst gaisu caur muti tā, ka to nevar dzirdēt, tad arī zobus vairs nebūs iespējams saspiest. Jo tajā brīdī, kad saspiežās zobi un gaisa atsitās pret zobiem, parādās skaņa. Un visi šitās elpošanas tehnikas, viņu galvenais plus ir tas, ka mēs pārslēdzamies no tā, kas mūs šobrīd kairina, kaitina vai par ko mēs satraucamies, un mēs pārslēdzamies bišķiņu uz sevi. Un mēs sākam vairāk ieklausīties sevi, ieklausīties tajā, kā mēs elpojam, un tas parasti diezgan labi palīdz arī to visu nervu sistēmu nomierināt. Es tagad domāju par to, ka diezgan daudz pacientu nāk, kuriem ir kaut kādas bruksisma pazīmes. Un, attiecīgi, pirmais, ko mēs viņiem piedāvājam, tas pārsvarā ir naktskapis, lai novērstu to zobu abrāziju progresu. Bet tagad es domāju, ka varbūt arī tomēr visus arī jāsūt uz fizioterapiju. Tur ir vērts, jo jūs jau pa lielam, mums ir Latvijā atvēries tagad arī miega centrs, kas baigi labi uz to visu strādā, jo tur vienmēr ir vērts arī padomāt par miega apnoju. Jo pacientiem ar miega apnoju arī būs ļoti stiprs nodulums zobiem. Piemēram, ir visi tie gadījumi, kad protēzisti taisa tos zobus, kur viņi vienkārši ir noēsti gandrīz vēl līdz smaganu līnijai. Tie jau visi ir miega apnojas pacienti, tie visi ir krācēji, tie visi ir pacienti, kuriem ir kaut kāds tāda veida problēmas. Un ievācot anamnēzi, jūs, piemēram, redzat, jā, pacientam ir hroniskas problēmas ar degunu. Tad ticamākais viņam ir jāaiziet pie lora. Jo es jau degunu neārstēju, pie lora aizsūtu. Man ir lori, ar kuriem es sadarbojos, kas ir baigi forši, un es viņiem vienkārši aizsūtu, un tad tālāk tur pacients ar viņiem tiek galā, un tad atnāk atpakaļ, un tad mēs strādājam. Es mācu elpot caur degunu, es mācu vairāk dabūt to slodzes toleranci, kad pacients elpo caur degunu labāk un neelpo tik daudz caur muti pie fiziskām slodzēm. Un tādā veidā mēs sadarbojamies. Jo tur ir ļoti multidisciplināra pieeja bruksisma ārstēšanai. Tur fizioterapeits nav panacēja vienkārši tādēļ, ka es daudz par šito biju interesējies. Es saprotu, kurā gadījumā pie kura doktora man ir jāaizsūta tas pacients ar kādu specifisku problēmu. Jo es tiešām nekad neaizdomājos, ka pacients arī varētu būt kaut kāds miega apnojas problēmas tiem, kuriem ir izteikts bruksisms. Tas ir diezgan interesanti. Jā, par šito var palasīt. Tas ir šobrīd diezgan plaši izpētīts arī. Bet pietiek, piemēram, ar to, ka pacientam pajautājat, vai viņam, es nezinu, varbūt viņš pamana, vai kaut kāds no viņa radniekiem pamana, ka viņam guļot apstājas elpošana, vai tomēr tad labāk veikt to izmeklējumu? Tur ir atsevišķas specifiskas anketas, kuras var dot pildīt. Ja gribās būt tādam superakadēmiski precīzam, bet mēs zinām, ka reāli praksē tās anketas mēs nekad gandrīz vai nedodam pildīt, ka vairāk mēs uzdodam tos jautājumus no anketas, lai saprastu, uz kuru pusi mums jāvadās. Ir jāizjautā par miega kvalitāti. Vai pacients jūtās, cik stundas pacients guļ, vai viņš bieži mosās pa nakti, vai viņš jūtās izgulējies no rīta. Vai viņam neviens nesūdzās par to, ka viņš baigi krāts. Šitādas lietas ir vērts izrunāt. Un tad, ja jūs savācat pietiekami daudz zeltainos karodziņus, piemēram, guļ 10 stundas, jūtās neizgulējies, tad radinieki saka, ka baigi krāts. Un, šitāds staigā visu laiku ar zilumiem zem acīm un divos dienā pēc kafijas gandrīz vai nolūst pie galda. Tie visi ir tādi zeltainie karodziņi, ka tomēr varbūt ir vērts paskatīties to skābekļa saturāciju miegā. Un tad no turienes jau tālāk domāt par to visu. Tad attiecīgi jūs sūtīt pie ģimenes ārsta, lai ģimenes ārsts tālāk sūta?
Var sūtīt šobrīd uz miega centru. Viņi diezgan forši tur visu izstrādā. Tur viņiem ir gan lori, gan miega neiroloģi, gan arī visi tie pārējie. Viņiem tur visa komanda diezgan forši strādā. Mēs atkal atgriežamies pie tā, ka miegs ir ļoti svarīgi. Es teicu jau to pašā sākumā. Es godīgi sakot, es pats to nebiju novērtējis pietiekami daudz sākotnēji. Bet jo vairāk es lasu literatūru, jo vairāk visur ir miegs. Gan kognitīvai funkcijai miegs, gan fiziskai funkcijai miegs, ādas veselībai miegs, visam miegs. Jo miegs reāli ir vienīgais laiks, kad mūsu ķermenis atjaunojās. Visu pārējo laiku mums tāpat notiek kaut kāda aktīvāka fizioloģiskie procesi. Un miegs ir vienīgais brīdis, kad mūsu ķermenis ir veltīts tikai pats sev, kad visu, ko viņš dara, viņš vienkārši mēģina pats sevi atjaunot un sagatavot mūsu nākamajai dienai. Mums arī profesors Blumfelds fizioloģijai vienmēr stāstīja, ka, ja kaut ko mācāties, tad vajag pēc tam pagulēt, lai smadzenes to visu apstiprina un tad saglabā to visu. Bet tas arī strādā. Es pēc sevis atceros, ka ja es mācos līdz 3 naktī eksāmenam, es paguļu 3 stundas, es neko neatceros, ko es mācījos. Bet ja es pamācos līdz 12, aizēju gulēt un pamosos nākamajā rītā, es daudz labāk atceros. Varbūt ne tik daudz informācijas, bet es labāk viņu atceros. Tāpēc visiem studentiem pirms kolokviem ir jāguļ, ko saka visi pasniedzēji. Vēl mēs drusku arī pieskaramies arī galvas sāpēm, bet man arī interesē, kā notiek tā, ka atkal diferenciāla diagnoze, kā galvas sāpes ir tieši saistīts ar muskuļiem vai tieši locītavu un nevis ar kādam citam. Tur to nevarētu nosaukt par tādu skaistu diferenciālu diagnostiku klasiskajā medicīnas izpratnē. Tur vairāk ir doma tajā, ka pacientam sāp galva. Viņam tā galvas sāpju lokācija atbilst tipiskai žokļu, piemēram, sāpei. Tipiskā žokļa sāpes galvas sāpes ir piera, ir tīpaši virs uzacis deniņš vai arī kaut kur šeit apaus rajonā. Tas ir tāds tipiskākās vietas, kur, ja galva sāp, tad sāp no žokļa. Bieži vien arī, piemēram, uz aci var starot tā sāpes arī no žokļa. Un tad mēs vairāk ar tādu mēģināšanas veidu, ka mēs sākam terapiju kā žokļu pacientam. Mēs piemērojam vingrinājumus tāds, kādi ir konkrēti žoklim, un tad skatāmies, vai paliek labāk ar galvas sāpēm. Bet tas, ko es vienmēr paralēli ar tādiem pacientiem daru, ir, es arī pievienoju klāt terapiju kakla daļai, jo kakla augšējais segments ir ļoti cieši saistīts patiesībā ar trīsvaru nervu. Jo šeit ir tāda ļoti viltīga sistēma mūsu ķermenī, ka no kakla augšējiem segmentiem sākās trīsvaru nerva kodoli, kas tālāk pārveidojas par trīsvaru nervu, un no šejienes tad aiziet apakšžoklis, augšžoklis, deniņš, un aiziet uz augšu šeit, un šeit viņam ir sinapse ar okcipitālo nervu, kas iet atkal no pakauša. Līdz ar to tas arī ir iemesls, kāpēc bieži vien, kad pacientiem sāp kakls, viņiem arī var sāpēt šeit. Viņiem arī var būt sāpes te, kad viņiem ir sāpes, piemēram, no sternokleidomastoideus muskuļa vai arī no okcipitāliem muskuļiem. Tas ļoti bieži staros galva. Un tieši pa trīsvaru nerva zonām, jo tur ir tāds ļoti sarežģīts un viltīgs mehānisms, ka tajās vietās, kur ir tie muskuļi, tur nav pietiekami daudz sāpju receptoru. Nav pietiekami blīvi tie sāpju receptori. Un sāpju un smadzenes izdomā tādā veidā, ka viņi sajūt, ka ir kairinātājs, piemēram, no šejienes. Bet viņiem smadzenēm liekas, ka tas ir pārāk spēcīgs kairinājums, lai viņš nāk no šejienes, un viņš aizsūt uz kaut kādu blakus vietu, kur ir blīvāki tie sāpju receptori. Un tādā veidā arī strādā tas izstarojošais sāpju mehānisms, ka, piemēram, piespied šeit, bet sāp kaut kur te. Tādēļ, ka šeit trapeces muskulī nav tik blīvi sāpju receptori, kā, piemēram, šeit galvā. Un tādēļ arī ar galvas sāpēm mēs bieži vien tādā veidā strādājam. Un bija arī diezgan daudz pētījumu par to, ka, piemēram, pie migrēnas, ja mēs runājam, migrēnu mēs īsti nevaram ārstēt ar fizioterapiju, jo migrēna ir vaskulāra ģenēze un tur ir pavisam citādāk. Bet tas, ko mēs varam ar fizioterapiju darīt, mēs varam samazināt to lēkmju biežumu, ka cilvēks var daudz labāk kontrolēt tās lēkmes. Piemēram, ja viņam to spazmu asinsvados izraisa pārāk liels saspringums kakla muskuļos, mēs varam novērst to kakla muskuļu tonusu, un tad no vienas migrēnas lēkmes nedēļā mēs varam tikt uz vienu migrēnas lēkmi mēnesī, kas migrēnas pacientiem ir vienkārši wow, fantastika. Viņiem tas ir
labākais, kas ar viņiem bija noticis. Tas ir diezgan arī. Bet kā te pacienti ar galvasapam nonāca līdz jums? Pārsvarā neiroloģi. Neiroloģi vai arī tur viens otram kaut ko pastāst tādā veidā. Jo pie zobārstiem parasti pacienti nenāk ar galvassāpju sūdzībām. Bet, ja piemēram, ir arī ortodonti, kas, piemēram, kam pacientiem ortodontijas laikā sāk sāpēt galva, viņi aizsūta pacientu pie manis, lai es pārbaudu, vai tas nav no žokļa. Tā arī ir normāla praksa. Šis mums tik daudz viss saistīts un viss tik interesanti un viss tik sarežģīti, ka tev varētu sāpēt viens, bet izstarot sāpes uz citu vietu. Tiešām es nekad nedomāju par fizioterapiju. Tāda veida. Jo no tādas vispārējās medicīnas, piemēram, viens no tādiem ļoti populāriem ir sāpes pie starpribu neiralģijas. Ļoti bieži pacienti jūt sāpes no starpribu neiralģijas un domā, ka tā ir sirdslēkme. Jo nervs tiek saspiests šeit, tur atkal nav pietiekami labi daudz to kairinājumu receptoru, bet šeit ir pietiekami daudz. Un tad viņi jūt, viņi reāli jūt durošas sāpes šeit, reāli sāp. Man pašam ir tā bijis, ka man tur savāk un es jūtu un domāju, bāc, viss. Jātais pašam savu CPR. Bet tad es bišķiņ tā nomierinās, bišķiņ paelpoju, pakustinās un saprotu, tas ir tomēr no starpribu neiralģijas. Un tad tur sāk kustēties un vispār. Tas ir ķermenī, tas ir ļoti izplatīts. Tas ir daudz izplatītāk nekā sākotnēji šķiet, ja par to neizdomāju. Varbūt tagad drusku par jūsu personīgo praksi. Varbūt jums ir kaut kāds gadījums, kas ir tāds visatmiņā paliekošākais, kas jums bija? Man bija viens, kad es atklāju tādu ļoti interesantu metodi. Tad, kad strādāju ar vispārējiem pacientiem, man bija daži pacienti ar amputācijām. Un pacientiem ar amputācijām ir tā saucamais fantomo sāpju sindroms, kad viņiem tur tā ķermeņa daļas vairs nav, bet viņiem tur sāp. Un viens no labiem veidiem, kas forši palīdz no fizioterapijas pie fantomu sāpēm, ir tā saucamā spoguļu terapija, kur mēs piemānam savējās smadzenes, un mēs, piemēram, ja tās ir rokas, mēs ieliekam amputēto roku spoguļu kastē, noliekam veselo roku blakus, un tad smadzenes uztver, ka ir divas pilnvērtīgas normālas rokas, jo šī roku spoguļa attēlā izskatās tāpat kā parasti normāla labā roka. Un tad, piemēram, pacients ar fantomu sāpēm, viņam ir sajūta, ka viņam šeit kaut kas ir iedūries, un viņam prasās izstiept to roku, un tad viņš tās rokas izstiep, un viņam tās sāpes sāk palikt bišķiņ mazākas. Tas ir viens no veidiem, kā var strādāt ar fantomu sāpēm pie amputācijām. Un tas tikpat labi strādā arī pie insulta pacientiem. Jo pie insulta pacientiem ir tas mehānisms, ka arī ķermenis sāk padot normālus impulsus uz parētisko roku. Un tad, piemēram, kad pacients ar divām rokām strādā, viņam viena roka strādā labi, otra slikti, viņš ieliek tajā spoguļu kastē, otra roka sāk strādāt labāk, jo smadzenes sāk padot tādu dabīgāku, labāku impulsu. Un man bija ienākusi prātā doma, ka šitā varētu pastrādāt arī ar sejas parēzes pacientiem. Jo viņiem vienā pusē vienkārši tā impulsa padeva nav pietiekami liela. Bet es nevarēju izdomāt, ka es taču nevaru iebāzt pusi galva kastē, pusi galva nebāzt kastē. Tas nav iespējams. Un tad sēdēju, domāju. Un tad man vienā brīdī bija tāds, ak, Dievs, es atvēru Instagram. Tajā brīdī bija ļoti populāri tie filtri, kas padarīja seju simetrisku no abām pusēm. Sejas simetrijas filtrs, kur viņš pārnes vienu sejas pusi uz otru, un tad tu skaties, kā tev seja izskatās, ja viņa būtu pilnīgi simetriska. Un tas bija tik interesanti skatīties, kā man pati pirmā pacienta, kurai es to izdomāju. Es atvēru Instagram, viņa uz man tā jocīgi skatījās, bet viņa man uzticējās, viss bija ok. Un tad varēja redzēt, ka, ja viņa skatās vienkārši spogulī, viņai tā viena sejas puse kustās švaki, un tad, ja viņa skatās tieši tajā attēlā, kas viņai nodublēja seju, viņai seja sāk daudz labāk kustēties. Un tas ir līdz ar to, tas ir arī tas, ko es šobrīd pielietoju daudz pie sejas nervu parēzes, kas ir baigi forši. Tas bija priekš manis tās milzīgs atklājums, un tas man baigi palika atmiņā joprojām. Jā, es visu laiku arī apbrīnoju, ko mūsu smadzenes var izdomāt, kā viņas pielāgojas kaut kādam situācijam. Man liekas, cilvēks smadzenes tas ir tas, kas nav līdz galam izpētāms. Vispār nav. Tas ir ļoti sarežģīts, jā.
Arī diezgan svarīgi, ka es jau iepriekšējos visus podkāstos mēs izrunājām ar citiem doktoriem, ka ir diezgan svarīgi atrast līdzsvaru starp darbu un arī atpūtu draugiem, ģimenī. Un kā jūs uzturat to līdzsvaru? Man ir ļoti paveicies, ka man ir ļoti atbalstoša sieva. Tā kā tajā ziņā es vienmēr jūtu viņas atbalstu. Man tā kā ir, es vienmēr atnāku mājās, un man ir vienmēr ko izrunāties, man ir vienmēr uzklausīts. Man šajā ziņā ir baigi viegli. Un plus arī man ir savējie sportiskie hobiji, kuras pats es nodarbojos ar cīņām, ar skriešanu, ar visādiem pats ar saviem sporta veidiem. Un tas ir veids, kā es sabalansēju to slodzi. Un tad paliek tikai ielikt to pietiekami optimālo miega stundu daudzumu, ar ko es pats bieži vien grēkoju, bet nevajadzētu. No tā kā darba ir jāvingro, tad jūs pēc tam pēc darba arī vingrojat. Ja pacientam kaut kas taču jārāda, un tas sanāk arī drusku arī viņam līdzi pavingrot. Bišķiņ, un es arī taču vadu grupu vingrošanas darba vietās, kuras vingroju diezgan daudz līdzi kopā ar darbiniekiem, bet tur ir bišķiņ citādāk, ka es atslēdzu smadzenes, un es vienkārši kaut ko daru, un tas palīdz man tikt galā ar to sakrāto stresu, to visu, kas man ir sakrājies pa nedēļas laiku. Un to es vairāk man nav mērķis uztrenēt kaut kādu nenormāli jaudīgu fizisku ķermeni. Tā ir patīkama blakne, bet tas nav mērķis. Mērķis ir vairāk vienkārši iztīrīt, izskatīt galvu. Un pat ja es jūtos, ka man nav spēka, es esmu novārcis, neko negribu, varbūt šodien jau bija baigi grūta darba diena, tomēr tāpat ir jāiet. Jo īpaši tajās dienās, kad ļoti negribās iet, pēc tam, kad tu aizej, tu izdari to, un tu beigās jūties vienkārši kā dubultvaronis. Tādēļ tas strādā. Un jo vairāk tu dari, jo vairāk tu vari izdarīt. Tas arī ir tas, ka jo vairāk tu sporto, jo lielāka tev ir tā sporta kapacitāte. Bet, piemēram, ja jūs nebūtu fizioterapeits, tad ir kaut kāda cita profesija, kas jūs saista vai kur jūs gribētu sevi izmēģināt? Es esmu zobārstniecība. Droši vien zobārstniecība, jo man ir pietiekami arī. Es daudz par to jau esmu interesējies un arī daudz. Kaut ko es arī no tā zinu, un man arī sievai patīk diezgan daudz, ko man pastāstīt no tām visām lietām, kas jums tur notiek. Bet tas man arī palīdz bišķiņ pie žokļa locītavas pacientiem, jo tad, kad es neapjūku, kad pacients sāk stāstīt, kas viņam tur notika mutes dobumā, ka viņam tur kaut kāds protezēšanas konstrukcijas, vai arī, kad es lasu kartiņā, kas tur tika darīts. No tā visa, cik daudz man sieva ir šajā jautājumā izglītojusi, es jūtos diezgan droši, ka es saprotu, kas tur notiek. Jā, tiešām bija ļoti forša, ļoti informatīva saruna. Es tiešām daudz ko jaunu uzzināju, un tiešām tas apjoms, cik daudz jūs zināt un cik labi jūs orientēties visas spēles, tas ir vienkārši apbrīnojami. Paldies. Un uz beigām varbūt jums ir kaut tāds kā dzīves moto vai kaut kāda vērtība, pēc kuras jūs vadaties, vai ko jūs gribētu pastāstīt citiem vai ieteikt citiem? Tas attiecas droši vien uz visu dzīvi, ka izaugsme nekad nav komforta zonā. Un tas attiecās pilnībā uz visu, no tāda sīkuma, kā pildīt fizioterapeita vingrinājumus mājās, līdz jebkādai profesionālai izaugsmē arī. Mums ir vienmēr jāvērtē tas ilgtermiņa iegūms, ko mēs iegūsim, pret to īslaicīgo prieku, ko mēs varam iegūt tagad. Jo tas īslaicīgais prieks, ko mēs varam iegūt tagad, ir tā komforta zona. Bet tas ilgtermiņa iegūms ir tā izaugsme. Tad izaugsme nekad nav komforta zonā. Diemžēl. Jā, tiešām paldies, ka jūs atnācāt. Un tiešām paldies, ka jūs tik daudz ko pastāstījāt. Paldies, ka uzaicinājāt. Man arī bija interesanti padalīties un parunāties. Paldies. Šis tiešām bija ļoti forši. Paldies, ka jūs arī klausieties. Un tiekamies nākamais epizodes. Paldies. Atā.